atradušies Krabī, vienā no skaistākajiem Taizemes galamērķiem, kas aizrauja elpu ar savām skaistajām pludmalēm. Krabī arī piedāvā dažādas piedzīvojumus, kā piemēram Tiger Cave izpētīšanu, kur mēs dosimies visticamāk rītdien, un dažādu salu apceļošanu tepat netālu. Mēs brauksim 4 salu tūrē aizparī. Un te ir arī ugunsšovi. Redzēsim, tos arī noteikti nofilmēsim un parādīsim, kā izskatās. Tā kā skatieties. Pirmā lieta, ko mēs izdarījām Krabī, ir noīrējām šito mocīti. Samaksājām mēs precīzi 300 bati dienā, kas ir kaut kādi 7,5 eiro. Jā, daudz vienkāršāk pārvietoties pa visu Krabī ar šito aparātu ir apkārt nekā iet ar kājām. Tā kā davai, laižam dzīvē. Tālāk dodamies uz Aonan pludmali. Mārtiņš ir devies paskriet un man ir mirklīts, lai nedaudz pareflektētu ar jums, jo pirms mirkļa sēdēju šeit krastā, kad jūra mani apskāva un vienkārši virdināja laimes asaras, jo tik liela pateicība, ko tu izjūti esot šeit un spējot būt šeit, spējot šo piedzīvot, ir vienkārši nereāli, jo tie koki skaistie, tās klintis, zilais ūdens, vispār tur vēl klintis ir un pati pludmale. Vienkārši godvārds tāda paradīze zemes virsū. Šī ir dzīve, ko mēs dzīvojam. Tas liekas vienkārši crazy. Tik priecīgi, tik priecīgi. Iekšēn vienkārši spiedz tā kā mazs bērns. Es ar citu runājot par pludmali, nekad iepriekš neesmu redzējis pludmali, kurā ir gan smiltis. Smiltis loģiski, mēs visi esam redzējuši kādā pludmalā, piemēram, mūsu Latvijas mīļajā. Bet šeit tā kā tagad ir viena daļa, un tagad tur ir otra daļa. Un otra daļa ir no maziem gliemežu vākiem. Mūsu Krabī hoteļā tūre. Kā vienmēr, duša un labierīcības. Un tad ir galvenā istaba, guļam istaba. Jā, un šeit noteikti foršā lieta ir tas, ka te ir arī balkoniņš. Tadā! Diezgan smuki. Palmas un templis fonā. Nav slikti. Esam atnākuši mūsu pirmajās pusdienās Krabī. Izskatās jau ļoti labi. Un mēs katru reizi cenšamies pasūtīt kaut ko jaunu, lai izgaršotu vairāk šo Taizemes virtuvi. Šoreiz es paņēmu zupiņu ar mango, vistu un kokosriekstu. Kas ir interesanti, kokosrieksts vispār nav nekad bijis mana mīļākā garša, bet šī ceļojuma laikā es arvien vairāk to iemīlu. Tu kā gan smūtijos, gan dažādos ēdienos man baigi patīk. Pēc pusdienām bijām pasāgāti izpētīt ieliņas un tad aizgājām uz masāžu. Bet tagad mēs esam atnākuši uz bāru, kas atrodas jūras malā. Un šeit norisināsies uguns šovs. Tā kā ar nepacietību gaidam. Labs šovs. Elisters deva 11 no 10, es dodu 9 no 10. Atstāju vietu improvementam vienmēr. Šo mēs arī noslēdzam šodienu. Tiekamies rīt. Labrīt! Esmu tikko modusies. Mārtiņš ir aizgājis rīta skrējienā. Kāds malacīts, vai ne? Šodien vairāk tādu atbildību par šodienu uzņemšos es. Domāšu, kur dosimies ēst, ko vispār darīsim, lai Mārtiņš arī var bišķiņ atpūsties vairāk, jo, nav noslēpums un arī nevienam nemelošu. Mārtiņš ir tas, kas, ļoti lielu procentu daļu plāno šo ceļojumu. No tā, ka es neko nedaru, nepārprotam, bet viņš ir vienmēr palielam tas, kas tā kā tad, kad mums ir jāiet vai jābrauc, viņš ir tas, kas skatās, kur jābrauc, kur jāiet. Tad šodien es būšu galvenais gids, galvenais stūrmanis, tā teikt, un ļaušu savam vīram
arī drusciņu tādu plezīriņu palaist, jā. Un es domāju, ka viņš būs atnācis, noskrējies, un viņš jau būs priecīgs. Viņam tā fiziskā aktivitāte iedod uzreiz tādu labāku skatu uz dienu. Tā kā jā, domāju, ka šodien mums ir arī ļoti forša diena priekšā. Pirmais pietura punkts mums ir brokastis. Esam ieradušies uz mūsu brokastu vietu. Rekur tā ir. Iesim iekšā skatīties. Tik ēdīs. Mēs esam pasākuši paprasīt nedaudz vairāk, lai viņi piecep olas klāt, jo proteīns. Labu apetīti! Labu apetīti! Paskatieties, cik interesanti viņi attīra palmas no vecajiem sausajiem zariem. Nekad nebūtu domājis, bet lai viņas būtu veselīgas un smukas, viņi ar šitādu mietu ņem un visus sausos zarus rekur plēš nost. Ar milzu izskapti. Tālāk mūsu ceļa ved uz The Beach Club krabi un plānā ir vairāk stundu plezīru. Vēl es tikai vēlreiz vēlējos pateikt, cik sasodīt krūti ir noīrēt šādu motorollerīti un pārvietoties šādu pasauli. Tas ir tāds vairs, paskatieties vienkārši. Esam ieradušies, ejam skatīties, uz kurien tad esam atbraukuši. Nu, tu esi priecīgā meitene? Jā, esam iekārtojušies, gaidām tagad dzērienu, sasmērājamies un tad paskatieties uz šo skatu, kas pavērs no mūsu čilvietiņu. Šo varētu definēt kā izcils medus mēneša brīdis. Tā kā no filmām. Mēs pasūtījām saldātas batātas un mango stikīrais saldajā. Un runājot par šo Beach Club, loģiski, ka šāda gulta nav bezmaksas. Mēs samaksājām 300 batus par šo gultu uz visu dienu, respektīvi paliec cik ilgi gribi. 3000 batus, ne 300. Būtu labi, ja būtu 300. Tātad mēs samaksājām 3000 batus par šo gultu, kas ir lielākā gulta un sanāk frontline jūriņai. Un tajos ietilps 2000, tas, ko mēs varam nodzert un noēst. Realitātē mēs samaksājām 1000 batus par šo gultu, un tad par 2000 batiem mēs ēdam un dzeram. Nu, tu vari uz to skatīties tā. Bet bieži mēs tā nedaram, un ņemot vērā, ka šis ir mūsu medus mēnesis, tad šad un tad var atļauties arī tā. Bet aizemē visur ir ļoti skaisti. Šeit es laikam gribētu teikt arī ērti, jo te ir baseins pieejams, arī toaletes normāls un duša, kur tu vari gan ārā, gan iekšā nomazgāties. Malacis, Eli. Labi vietiņā atpildi. Jā, šodien man plānošanas diena. Var redzēt manā. Ved uz visām dārgākajām vietnēm. Labi, mēs gribam paēst. Šitā ir viņu homemade dip. Jā, majonēs. Šis ir kao pad pēc vietasmīļa ieteikumiem, viens no tradicionālākajiem taizemiešu ēdieniem. Ļoti vienkārši, kā jūs varat redzēt. Man jau garšo tie ir īsti ēdieni, ja godīgi. Ļoti vienkārši, bet bieži vien tas skaistais ir tajā vienkāršībā. Ja jums būtu tāda reālā realitāte, man ēdiens negaršo. Viņš vienkārši garšo, tā baigi ne pēc kā. Man liekas visnegaršīgākais, ko mēs esam visu šī ceļojuma laikā sofā rāduši. Jā, gāmas atšķirās, Mārtiņam garšo. Jā, tas Džeks reāli lopsēja iekšā, ka nemāc. Jā, šis pierāda, ka mēs esam savos logos ļoti patiesi un arī jums cenšamies rādīt realitāti, kāda tā ir, jo nevienmēr tas, kas patīk mums, patiks jums. Tā ir tā skaistā lieta, ka mēs uztveram lietas dažādi. Mūsu ceļojuma vlogos tas vienmēr būs subjektīvi, kā ir mums, un mēs vienkārši parādam jums. Un jūsu pienākums ir atkal atbraukt un pārliecināties pašiem. Mēs ļoti ceram, ka mēs parādot pasauli arī jums no mūsu redzesloka, iedvesmojam vismaz dažus no jums atbraukt un apskatīties arī pašiem.
vai vienkārši ceļot. Bet svarīgākā lieta, kāpēc mēs filmējam šos video, ir priekš mums. Tās ir mūsu atmiņas. Un šiem video priekš mums ir milzu vērtība, jo tik labi, cik tevi spēja atgriezt laikā video, manuprāt, nespēja neviena cita lieta. Mēs noteikti atradīsim vēl kaut kādus labākus references punktus, lai jums parādītu, cik lieli paisumi un bēgumi te ir tā izemē. Pieņemsim tā laiviņa, Elster varētu ātri parādīt. Mēs tagad iesim uz šito saliņu, un iepriekš te vispār nevarēja pāriet pāri. Tur bija jāpeld stabili. Nezinu, cik tur dziļš bija, bet tagad mierīgi varam izstaigāt visu to ceļu līdz saliņai. Tā kā ejam skatīties. Paskatieties, parasti te ir ūdens, un tagad te ir tāda maza caurumiņa, un rekur var redzēt, ka krabīts iekšā ir. Mini krabīts devai nāc ārā. Es domāju, viņš nenāks ārā. O, iznāc. O, pazuda. Te ir jāiet uzmanīgi, jo te ir slidi grīdi. Akmeņi ir slideni, kas ir diezgan loģiski. Viņi tikko bija mitri. Un kaut kādas substances viņiem pa virsu ir. Elster gan arī jau nožāvās, bet veiksmīgi sev noķēra. Salu baigi nevarējām izpētīt tikai krastu viņai, jo tur daudz džungļi. Ne džungļi, es nezinu, kā latviski saucās angliski, brush. Zeme nosēta ar dažādiem kociņiem un zaļumiem un kaut kādiem sūdiņiem. Pēc kārtīgi plezīriņa esam atbraukuši Market Night. Nang Landmark Night Market. Paldies, vīrs. Jā, iesim skatīties, kas tur labs. Pirmā lieta, kas mūs te sagaida, ir dažādu mantu tirdziņš. Kā Mārtiņš teica, mēs pēc Bankokas esam izlutināti, tā tu teici. Mēs sačakarējām sev Night Market. Jā, bet šis ir tāds miestīgāks, mazāks. Tu vari būt tik ļoti neapjūts un, jā. Īstenībā diezgan mīlīgs. Labi, mēs tikai sākam, bet man pat dažkārt patīk, kad ir mazāk, jo es tajā lielajā piedāvājumā varu apjukt, un tad man negribās neko vairāk. Regulāri, ar ko mēs Mārtiņš sastopas, ir, kā tā izemē daudz lietas nav viņam pielāgotas, jo... Tā jāuzmanās. Vispār tad diezgan liels tas ēdienu korts ir. Patīk, ka Elisterē ir iesauļots maiciņš augšpus. Vistiņām mēs nevaram paiet garām. Vistiņa sitīs. Ir mīlīgs šis Night Markets ir. Labrīt, ir 7 no rīta. Mēs jau esam startējuši no mūsu viesnīcas. Mums šodien ir 4 salu tūra. Privātā, ja mēs negribējām braukt ar speedboat, gribējām braukt laicīgi, lai nav tā, ka ir ļoti daudz cilvēki. Un jā, šeit mēs uz kuģīšu būsim divatā, un tur ir tāda vesela programma viņiem sagatavota. Jā. Baigi forši. Tikko ar tūristu gidu runājām par to, ka šodien ir ļoti zemi paisumi. Bēgumi, lieli bēgumi. Jo gan līdz visu no šitām laivām nevar izkustēties pašreiz. Tas bija tas, ko mēs vakarā novērojām. Viņš teica, ka reāli bija lieli tiešām tie bēgumi. Tagad ir kā tieši 7 no rīta sāks paisums. Un tūlīt jau sāks celties ūdens, bet pagaidām vēl nav. Tā kā mūsu džekiņš. Esam sākuši mūsu tūri. Pirmie iespējas baigi foršie. Patīk, ka mēs esam vienīgie šeit, ka visi ērtā vietiņa ir tikai mums. Un, jā, tā ir tik skaisti. Un vispār mums ar Mārtiņu ļoti patīk būt uz ūdens ar kuģīšiem, jahtiņām, laiviņām, jebkādā izpildījumā. Šādā, protams, vispār ir izcili. Jā, es esmu ļoti excited par šodienu. Mūs izsēdināja no laivas, un tagad jau kādu mirklīti ejam līdz pašai pludmalei. Jā, daba vēl pat līdz pludmalei neaizejot ir ļoti skaista. Šķiet, ka pat šī pagrieziena ir pludmale. Un... Wow! Cik skaisti!
Kā tev patīk? Man patīk. Nastājā šī. Tur tik smuki. Nu, tur ir tā lieta, un tu negribēji iet. Kā i? Forši mēs atnācām uz salas kaut kādu no galu. Jā, nu forši. Vienīgā basām kājām tad tāda laba baskāja taka sanāk. Bet viss kā pienāks, salas dzīve. Un skats, kas pavaras. Tur bija smukāk, bet tas gājiens bija baigais tāds adventure time. Ļoti skaisti. Ļoti. Tā kā mēs tieši tikko runājām, kad ir tik grūti nodot savu video to skaistumu, jo video arī skaisti, bet vienkārši esot šeit, tu sajūti, ka tas ir dabas skaistums tā. Mūsu gids mums ātri pastāstīja par Princess Cave. Galvenokārt doma ir vienkārši, kad fishermeni, tātad jūras cilvēki, kas iet jūrā, ziedo šīs lietiņas visas jūras dieviem, lai paprasītu sev aizsardzību. Es nemāku izteikties, jo es cenšos angliski domāt un latviski izteikties. Sorry. Bet, un tas, ka tur ir tik daudz krāni, pīneses, locekļi, es nezinu, kā latviski pareizāk to pateikt. Tas vienkārši ir, tas oriģināli bija viena no tādām vienkāršākajām lietām, ko no koka laikam izgriebt, bet tur var ziedot jebko. Jā, arī mūsu gids teica, ka mums ir jānovērtē to, ka šeit ir tik maz cilvēki, jo pēc aptuveni stundas arī šī pludmale būs pilna ar cilvēkiem. Pilna. Un paskatieties tagad. Un tagad pa lielam tikai mēs tā esam. Mēs ar Mārtiņu YouTubā skatāmies norvēģu vlogeri Magnusu. Un tāpēc mums šādās lietas liekas tik prikolīgi skatīties. Very good. Liekas vienkārši tik krūti aiziet dabā un vienkārši kāpt. Izkāpām mēs tur un tagad mums draugs te pakaļ laiviņa. Bet paskatieties, cik te ir tirkīs ūdens. Wow! Pirms Chicken Island piestājam vēl Tub Islandā. Ļoti garšīgs kokonuts. Forši. Laikam ir biežāk dzirdētais vārds no manis. Ūdens arī ir tik caurspīdīgs, tik dzidrs. Un šeit var redzēt Chicken Island, izskatās pēc vistiņas. Mīlīgi, vai ne? Jā, tūlīt arī snorkelēsim. Mēs no Latvijas esam paņēmuši līdzi Decathlon maskas. Pasies, cik daudz zivtiņas. Mēs iesim viņām peldēt. Ja ar šo masku 100% ir baudāmāk snorkelingot nekā ar šīm. Lūdzu. Esam atgriezušies no snorkelēšanas. Jāsaka godīgi, nekas īpaši zivtiņas smukas mēs redzējām un forši, piemēram, Dory no Nemo. Bet viss rifs ir reāli miris. Un kur mūsu gids makšķerā. Varbūt kādu zivu noķēra. Noķēra arī kaut ko. Paskatieties. Paskatieties, reāli noķēra. Tas vispār, tā ir zivs? Tas ir kalmārs. Pasēdēs, redzēties, kalmārs reāli tinti izšļāca. Un tās laiviņas te kursē visu dienu, cauru dienu. Šī ir mazulīte, ar kuru mēs braucām, Longtail Boat. Un esam ieradušies pēdējā salā. Vispār smieklīgi, mēs vakardien tajā beach klubā atstājām mūsu tripodu. Un šodien cerams, ka mēs atbrauksim viņam pakaļ un viņš tur vēl būs. Bet šajā tūrē mūsu gids OP ir izcilākais kamera gāja, kādu vienkārši var vēlēties. Mēs esam ieradušies Poda Islandā. Mūsu pēdējais gala mērķis 4 salu tūrē. Tūlīt mūsu gids jau gatavo mums pusdienas. Pēdīs garšīgi un tā jau laidīs apakaļ mājās. Vai ir to vērts? Es teiktu, ka jā, jo man patīk tas privātums, kas tev ir.
tad arī man patīk, ka ir privātais gids, kam tu vari uzdot visus tos jautājumus, un viņš ļoti taktiski jūt, kad viņš tā kā paiet malā, kad viņš pieslēdzas mums. Otra lieta, mēs tā arī redzējām tūras, kas ir tā kā lielākās grupās, un viņiem, piemēram, pusdienas, tā kā viņi sastājas rindiņā, viņiem uzliek, un tad daļa, tā kā jau te nav, kur sēdēt, daļa vienkārši stāv kājās un ēd, kur mums atkal tūlītās būs mīlīgi uzklāts pikniks. Wow! Cik mīlīgi ir šis? Vienkārši cik mīlīgi, es nevaru. Šis ir tā kā viens no perfektākajiem randiņiem pasaulē. Un mūsu 4 salu tūre ir noslēgusies. Tūlīt jau tavojamies klāt un jāsaka, mums ļoti patika. Tā cena gan ir 250 eiro vai kaut kas tāds, mēs ieliksim precīzo summu. Tā kā jautājums ir, cik tas ir to vērts? Es teiktu, ka ir īpaši medus mēnesī. Labrīt! Vakardien pēc tūres mēs bijām diezgan ļoti kaputi, tāpēc paņēmām detoksu no telefoniem. Vakardien aizgājām no vakarā uz masāžu pāris, un tad arī gājām pie miera. Šorīt ir jauna diena un jauni piedzīvojumi. Atkal dodamies tūrē. Šoreiz gan tūra būs pa dažādām vietām. Sākumā jābrauc stundu ar autobusu, tā kā tūlītās jau lecam iekšā busiņā un dodamies. Pēc, piemēram, šie busiņu braucieni ir diezgan labas pieredzes, ne? Šitie ir tādi ekskluzīvie VIP busiņi. Our province at here, Krabi province in the south of Thailand. Ziniet, ko es biju aizmirsus par šīm grupu tūrām, ka viņi nepiestāja tad, kad tev vajag piestāt, un tev ir jāgaida galamērķis. Un nereti es esmu tas cilvēks, kuram ceļa vidū savajagas ļoti uz stoli. Tā ir mūsu grupa. Pirmais tūres pieturpunkts ir Emerald Pool, bet godīgi jāsaka, te ir veseli 3 baseini, nevis tikai viens. Skatieties, kāds skaistums mums jau sagaida pirmajos soļos. Un tālāk būs tikai skaistāk. Pastāstīja, ka no šādiem tipa kokiem taisa tos longtail boatus, ar ko mēs vakar laidām apkārt. Izrādās, šī vieta tika atklāta tikai pirms 20 gadiem. Kāds mūks šeit bija džungļi, nāca staigāties un atrada šos Emerald Pools. Un pēc tā laika tie kļuva ļoti populāri taizemiešu vidū, loģiski, kā arī turistu vidū nu jau. Pa ceļam ir ļoti daudz mazie ūdenskritumi sastopami. Caur kokiem jau var redzēt zaļo kristālu pūlu. Šajā kristāla ezerā nevar peldēties, jo viņš nav pietiekoši dziļš, un tur ir dubļi. Tāpēc viņi neiesaka. Pa ceļam satiekam arī sunčukus, viņi te čilo. Esam ieradušies pie paša Emerald Pool. No tā ūdens krāsa jau ir nereāla. Grūti nodot caur telefonu to krāsu un to caurspīdīgumu. Ļoti skaisti. Ūdens temperatūra ir tik forša. Starp citu, šeit nevar uzturēties vairāk kā 30 minūtes ezerā. Nav ieteicams. Jā. Var, bet nav ieteicams. Kāpēc nav ieteicams? Viss kaut kāda minerāļa, viss kaut kas ir. Nevar pa daudz nošķirīties. Labi, ejam peldēt. Ezers kā ezers, jā, dīts kā dīts, slapš. Nu, ūdens kā ūdens, taču skats bišķi cits. Un tālāk dodamies uz Blue Pool. Jāatzīst, pati pastaigā pa parku viena ir ļoti baudāma. Mēs esam ieradušies. Wow, viņš tieši, wow. Šis varētu būt viszilākais ūdens, ko mēs esam redzējuši. Un mēs esam bijuši vairākās Blue lagūnās. Tālāk dodamies pusdienās vietējā kafejnīcā. Pusdienas kopā izmaksāja 300 bati abiem, un te var ēst, cik vien vari apēst. Esam ieradušies savā otrajā galpunktā šajā turē. Hot streamos, karstajos avotos. Nezinu, cik loģiski tā aizemē 34 grādos braukt uz karstajiem avotiem, bet mēs to izdarījām. Tā kā pastāstīsim, kā būs. Re, kur jau ir redzami karstie avoti, viņi ir 2 kilometru garumā. Pēc neilgas 5 minūšu pastaigas jau esam klāt. Lūk, karstie avoti. Tur arī ir zīme, kad norādīts, cik daudz minerāļu ir iekšā. Šajā pasākumā mums teica, lai mēs ejam tikai līdz kaklam, lai galvu nemērcējam, jo very hot outside, bad for the head. Un šeit ir arī tas ūdenskritums, kā redzams, cilvēks var normāli iečilo tagad. Un viss šis redzamais ūdens ir no Emerald Pool nācis.
Esam pārvilkuši apavus, tas bija ieteikts grupas tūras aprakstā, jo nu mēs kāpsim augšā uz Tiger Temple. Izrādās šis templis ir guvis savu nosaukumu, jo kādreiz šeit dzīvoja savvaļas tīģeri, tā kā tur tempļa lejā ir ala. Jā, nu re, kur sākas un var redzēt, tie pakāpieni tiešām ir stāvi, nu būs ko pasvīst. Tas gatavs? Vienmēr gatavs. Cik stāvas un cik Nē, bet viņi teica, ka citviet nebūs tā. augstas tās trepas ir. Man skaistā sieviņa. Baigi grūti. Nu, kaut kādā ceturdaļa varbūt ir. Es jau neesmu nekāda mikstā, ies tālāk. Ies tālāk. Tirsā. Kāpjam templī. Ļoti grūti. 10 no 10. Esmu nosvīdusi. Mārtiņš teica, ka labā ziņa, ka mēs esam tikai pusē. Bet man tā neliekas šobrīd kā labā ziņa. Man liekas, vienīgais audio, ko dzirdēs, ir kāds ausūri. Šitā rubrika būs tikai par mani, jo es neesmu vispār neko spējīga izdarīt, kā tikai eksistēt un kāpt. Tev neeksistē, tu kāp. Šobrīd šajā dzīves momentā es esmu kāpējis. Tagad ir ieslēdzies makaka mods, tīģer mods. Zvērā eļuks laiž. Zvērā. Zini, cik vēl palikuši? Nezinu, 80 pakāpienu zaķi. tas daudz ir. Nav daudz. 1180 noiet. Ļoti grūti. Izrādās šeit ir augšā dzeramais ūdens un ar kaut ko var apstiprināt seju un nomazgāt. Šis būs tik labi. Man enerģija ir vienkārši -10 šobrīd. Mūsu gida teica, ka vidējais laiks paņem 45 minūtes, lai tiktu augšā. Sportisti cilvēki var tikt 20-25. Mēs uzgājām 35. Šis iespējams bija viens no grūtākajiem kāpieniem. Viņš baigi stāvs bija un visu laiku. Bet no 3 minūtēm augšā es jau atgūstu elpu un atkal jūtos spējīgi kaut ko pateikt un vienkārši būt. Bet jā, šis atgādina, ka dažkārt ir jāpastrādā, lai nopelnītu skaistumu. Lai ieiet templī, visiem ir jāvelk nost apavu. Ir tā vērts kāpt? Es noteikti saku, ka jā. Man personīgi patīk fiziski izaicinošas lietas. Kā Ailis arī iepriekš teica, bieži vien tas challenge ir vajadzīgs, lai pēc tam dabūtu to saldumiņu. Jā, tur ir vairāk novērtētu. Ja tev pievestu pie pašām durvīm, noteikti šis liktos ne tik skaisti kā šobrīd. Kāpjam augšā, Jā. vēl pēdējie pakāpieni augšā un tad sāksim savu ceļu lejā. Man vienmēr ir pārsteidz, kā viņi izdomā kaut kādās tādās virsotnēs uzbūvēt tempļus vai mošejas vai kas nu kurai ticībai ir šis svētnams, bet te uzkāpt vienkārši mirstījiem cilvēkiem ir grūti, bet vēl visu šo materiālu, no kā ir celts, nest augšā un vispār guļošā Buda. Guļošā un sēdošās. Katrai savu pozu rokās. Katrs nozīmē kaut ko citu. Un Eriks ir dzīvs atkal. Kā jākap lejā tev ir būs? Jā, būs vieglāk. Jā. Kā šis džeks te augšā tika? Viņam arī karsts nabadz viņam. Viņš negrib dzert. Nē. Nē. Sākam savu ceļu lejā. Ailis te ir piekopis prātīga tehnika. Daudz vieglāk uz ceļiem. Un viņi izskatās, ka viņi tiek filmēti reversā. Grūti saprast. Bet ir ļoti stāvs kāpnes. Reku pērti. Satikām arī pirmos pērtiķīšus. Skaties, lai viņi tā telefonu neizrauj no rokas. Man no viņiem bail. Reku mazais bebītis.
Un šeit vienkārši tā čilo. Skaties, viens sēž rekur. Viņi tā arī pa kokiem ložņā. Tad, kad kāpām augšā, viņi nebija. Tagad uz vakaru sāk aktivizēties. Ja kāds jautās, kāpēc man ir bail no pērtiķiem, es esmu gan daudz video redzējuši, kur viņi ir tā kā ļoti agresīvi. Un viņi ne tikai paliek agresīvi, viņi arī zog lietas, piemēram, izrauj telefonu. Un es zinu, ja man tāds pienāk, es no bailēm viņam, man liekas, viņu atdot, kur nu vēl runa, ja viņš man sāktu viņu raut. Es jau māju viņam teicu, ja kas, es visas lietas atdot tev, un es vienkārši esmu pagabalu. Bija tāds video. Ceru, tās vidusskolas klasbiedri sapratīs. Es izrauju matiņu un apēdu saknīti. Viņi tā tagad dara. Man ir bail, man reāli ir bail. Lai arī man ir bail, šis mērkaķu fakts. Ej tuvāk. Šis Kāpēc neej tuvāk? Man bail. Kā tu baidies? Tu man sadusmoji tagad. Es gribēju pateikt kaut ko. Nu piedod, nu saki. Es gribēju pateikt, ka ar šiem mērkaķiem šis kāpiens ir kļuvis 100%, 110% tā vērts. Lai arī man ir bail nereāli krūti, ka viņi tā čilo. Tiešām daudziņi te ir, jā. Patīk jau, ka tu esi izdarījuši šo, physical challenge. Bet mēs esam labi, mēs tā kā visas pačierojam. Tā kā pastāstījām, ka tur mērkaķīši. Vairāk mēs nesakam, ka viņi drīz būs. Bet... Tāpēc, ka jau tagad ir zemāk pa pusceļu, jā. Jā, bet mēs cenšamies uzmundrināt kāpēs augšā. Man cikrs pēc kāpiena. Vēl nav atvērts. Viņa teica, ka pēc ilga laika būs. 2 gadi aptuveni. Mēs esam pasākuši ceļojot, paņemt kaut ko līdzi no mājām. Ja sanāk sastapt kādus foršus cilvēkus, ar ko gribas arī iepriecināt, tad lai mēs esam gatavi šādām situācijām. Un šodien paņēmām līdzi Juzdami, ka būs tā diena, kad nozarēs, jo mūsu tūras vadītāja tiešām bija ļoti jauka. Un tad, iedosim viņai tādu arī kaut ko no Latvijas no mums. Pēc tūras aizbraucām uz viesnīcu. Paņēmām nelielu pauzīti, sadarījām lietas, kas bija jāsadara. Un tagad esam vakariņās. Jaukā vietiņā ar skatu uz jūru. Un rīt jau mēs atkal dodamies uz lidostu, jo jauni piedzīvojumi mums priekšā. Čang! Mai!